Sveiki! Mani sauc Mārtiņš Rutkovskis, un es atrodos zemnieku saimniecībā Radziņi savu projektdarba ietvaros, lai jums pastāstītu par tehnoloģijām, kas šeit atrodas. Šajā īsfilmā es aplūkošu visu par Delaval slaukšanas robotu VMS 300, kā arī VMS Classic un, protams, salīdzinājums starp šiem robotiem. Pēc tam pievērsīšu uzmanību pašai robotu programmatūrai, dēļ kā vispār strādā šie roboti. Tad mazliet par veco slaukšanas sistēmu kopā ar salīdzinājumu pret robotu slaukšanu, un beidzamo kārt par piena rezervātu un tā saikni ar robotu. VMS V300 ir pirmais robots, kas tika ievietots šajā zemnieku saimniecībā. Šī jaunmodīgā kūts ir speciāli uzbūvēta, lai tajā varētu ievietot slaukšanas robotus. Tagad parādīšu pašu slaukšanas procesu. Pirmais solis ir govs ielaišana stālī un viņas noteikšana pēc kakla siksnas. Ja viņa ir jāslauc, sākas slaukšanas darbība un tiek iedota barība, bet ja nav, tad tiek izlaista ārā. Kā pirmā darbība sākas mazgāšana. Tālāk seko stobriņu uzlikšana, kā arī paša slaukšana. Un šļūteņu turēšana, lai slaukšanas procesā tās netiktu nospertas nost. Un pašās beigās stobriņi tiek noņemti nost, skatoties uz izslaukumu un piena plūsmu. Pupi tiek dezinficēti. Ja nepieciešams, tiek nomazgāta arī kamera. Šeit var redzēt govs izslaukumu, kā arī citas lietas, kas pēc tam tiks pastāstīts. Pēc slaukšanas tas sagatavojas nākamajai govī, un tā turpinās šis process. Tagad es pastāstīšu par iebūvēto ekrānu. Šajā cilnē, kā jau minēju iepriekš, var redzēt govs pašreizējo izslaukumu un arī piena plūsmu no katra pupa. Caur atkārtotas slaukšanas veidojas arī paredzētais izslaukums, ko var redzēt šeit. Protams, var arī redzēt kopējo izslaukumu. Šeit var redzēt fermas vidējos datus saistībā ar pienu. Šeit var redzēt katrai govī, vai ir nepieciešams slaukt. Balts simbolizē, ka nav piekļuve robotam, dzeltens, ka ir piekļuve, un sarkans, ka ir piekļuve un ka tai ir ļoti nepieciešams iet slaukties. Šeit var redzēt staļļa stāvokli, vai tur ir vai nav iekšā govs. Šeit var redzēt paša robota mazgāšanu, gan tīrīšana, gan skalošana. Diennaktī 2 reizes notiek mazgāšana, vienreiz no rīta, vienreiz vakarā. Tas aizņem apmēram stundu kopā, un tikmēr robots nestrādā. Šeit atrodas informācija par govi, piemēram, izslaukuma ilgums, cik daudz pienu iedeva. Ja nepieciešams, šeit var pielāgot govi robotam, jo katra govs nav vienāda. Šeit ir paša robota iestatījumi, kā arī šajā cilnē. Tagad es pastāstīšu par robota izkārtojuma veidiem. Pastāv 3 dažādi veidi, kā var izmantot robotu. Brīva gaita, virzītā vadītā gaita un grupu slaukšana. Brīvā gaita ir, kad govis iet robotā, ēd vai dzert, kad vien vēlas. Tieši šis veids tiek izmantots arī zējas radziņi. Virzītā sistēma ļauj viegli šķirot govis. Ja govī ir atļauja slaukties, šie vārti viņu novirzīs pie robota, bet ja nav, tad tie novirzies uz barības galda pusi. Šajā attēlā tas ir parādīts saistībā ar geja robotiem.
Grupu slaukšana sadala govis grupās atbilstoši robotu skaitam, un tās gana uz robotiem. Šajam tipam priekšroka ir slaukšanas ātrumā, jo spēj vairākas govis reizē, bet mīnus ir, ka nepieciešams cilvēks, kas šīs govis ganīs. ZS radziņa īpašnieks izvēlējās brīvgaitu, jo nedomāja, ka virzītā bija nepieciešama, un tā šķita kā visoptimālākā izvēle, un grupas slaukšana prasa pārāk daudz resursus nekā pārējās divas. Tagad pastāstīšu par VMS Classic. Otrā pusē kūtī atrodas vēl viens slaukšanas robots, Delaval izstrādātais VMS Classic, kas ir priekštecis VMS V300. Būtībā slaukšanas process ir tieši tāds pats. No sākuma nomazgā pupus, tad uzliek slaucamās krūzes, un pietur šļūtenes caur slaukšanas procesu, lai tās netiek nospartas nost. Un beidzamo kārt noņem nost pupus, skatoties pēc piena slaukuma, kā arī piena plūsmas. Tam dezinficē. Ja robots to uzskata par nepieciešamu, nomazgā arī kameru. Izlaiž ārā no staļļa govi, lai nāktu nākamā un turpinātos šī brīvprātīgā sistēma. Tagad es pastāstīšu par iebūvēto ekrānu. Šajā cilnē, kā jau minēju iepriekš, var redzēt govs pašreizējo izslaukumu un arī piena plūsmu no katra pupa. Caur atkārtotas slaukšanas veidojas arī paredzētais izslaukums, ko var redzēt šeit. Protams, var arī redzēt kopējo izslaukumu. Šajā slaidā var redzēt tīrīšanu, un tas strādā tāpat kā V300 robotam. Šeit var redzēt staļļa pašreizējo stāvokli. Govis sadaļā var redzēt, vai ir atļaujas slaukt un atzīmēts tāpat kā V300. Balts nav atļauts, dzeltens ir atļauts un sarkans liela nepieciešamība slaukt. Un beidzamo kārt šajā slaidā var redzēt informāciju par govi. Salīdzinājums starp robotiem. Lielākā atšķirība pēc dizaina skatu punkta ir skāriņjutīgā ekrāna atrašanās vieta, kā arī, ka nav tik daudz fiziskās pogas. Pēc tehniska skata punkta lielākā atšķirība ir, ka Classic robota rokai ir lāzerkamera pret V300 robota 3D kameru. Vēl Classic robotu ir nepieciešams apmācīt katrai govī, dēļ tā, ka tam ir lāzerkamera un nespēj redzēt visu kā V300. Pēdējā atšķirība ir, ka Classic var apkalpot 60 līdz 65 govis, kamēr V300 65 līdz 70 govis. Programmatūra. Programma ir iemesls, kādēļ roboti vispār strādā. Visi dati tiek savākti tieši datorā, pēc kuriem pēc tam vadās roboti. Šeit var mainīt daudz un dažādas lietas, kā piemēram, cik daudz barību iedot govī. Ja ir nepieciešams, tad arī šeit var izslēgt kādu no slaukšanas stobriem noteiktām govīm, un tas tiek arī izmantots. Programma arī pati maina lietas bez cilvēku iesaistes. Piemēram, ja govs dod daudz piena, tad dod tai vairāk barību, bet ja sāk dot mazāk, tad dod barību arī mazāk. Tepat ofisā var arī redzēt pašu robotu ekrānus, vieglākai pārskatei. Tika izveidota atsevišķa zona dažām govīm caur programmu. Ja ir regulāri govis, kas ir atzīmētas ar sarkanu krāsu, tās tiek ievietotas šajā zonā. Tas padara ikdienu vieglāku ar to, ka nav nepieciešams iet meklēt šo sarkano govi, un vēl tā tiek izmantota jaunām govīm, lai pierastu robotam. Tagad par parasto slaukšanu. Šos aparātus vajag no sākuma savienot ar pienavadu,
kas iet visapkārt kūtī, un pēc tam kādam darbiniekam ir nepieciešams uzlikt stobriņus uz pupiem. Noņemšana strādā tā, ka visi stobri nāk nost reizē. Salīdzinājums ar robotu. Robotam ir nepieciešams cilvēks tikai tad, kad govis ir apzīmēta ar sarkanu, kas nozīmē lielu nepieciešamību slaukt, kamēr parastajai slaukšanai vienmēr būs nepieciešams darba spēks. Robots spēja izslaukt vienu govi līdz pat 4 reizes dienā, kamēr tradicionālā slaukšana tikai 2 reizes dienā. Parastajā slaukšanā cilvēkam pašam jāveic pupu mazgāšana un dezinficēšana, daļ kā var veidoties cilvēciskas kļūdas. Piena rezervāts. Kamēr piena mašīna savāc pienu no dzēsētāja, kas ir apmēram 30 minūtes ilgs process, tikmēr robots tiek izslēgts. Lai šo problēmu likvidētu un atļautu vairāk laika piena slaukšanai, tika ieviests šis piena rezervāts. Kamēr notiek piena savākšana, izslauktais piens tecēs iekšā šajā rezervātā, līdz ar to robots netiek vairs apturēts. Tam ir arī funkcija strādāt kā ūdens sildītājam, izmantojot piena siltumu, bet tas netiek izmantots. Secinājums. Ieviest šīs jaunās tehnoloģijas palīdzēja atvieglot prasīto roku darbu, gan arī palielināja piena daudzumu, kā arī padarīja visu slaukšanas procesu efektīvāku. Paldies par uzmanību!